Lai vai kādā veidā tu būtu nonācis šī video, šī būs īsa, 5 minūšu tāds pārskats par mūsu kompāniju Better Experience. Kas tas ir, ko mēs darām, kāds izskatās. Un, jā, kā es tās kompānija, kurā es šobrīd nu jau vairākus mēnešus strādāju oficiāli kā pasniedzējs un izglītošu, ja potenciāli izdomā startēt arī tevi par gan kripto, gan forex, gan dažādām lietām. Tāpēc metamies iekšā, ļaujam parādīt vispār, kas bija tāds ir, kā tas strādā un ko mēs piedāvājam, kāda ir produkta. Tā, aiziet, laižam. Tad, vispār sākot nedaudz tā nepareizais slaids, sākot vispār nedaudz par pašu bija. Tad bija kompānija, kas oficiāli reģistrēta Dubajā, bet arī legālās, teiksim tā, prezences vairākās dažādās valstīs. Lielās valstīs komanda milzīgi, tiešām ļoti globāli liela attīstās. Un kas man ļoti, ļoti patīk, ir tas, ka reģistrēt jau sen, jau ilgi operē, darbojās, nu jau 7. gads, tūlītās būs riņķī ar galvenajiem oficiāliem Dubajā, skaistā ēkā, ar smuku oficiālu, bet kas ir interesanti, drīz jāpārvāksimies Dubajā uz jauniem oficiāliem, lielākiem, jaudīgākiem. Kas ir ļoti, ļoti forši, ir tas, ka arī tātad ir konstanti darbinieki, kas tātad atrodas oficiālās vietas, strādā, priekš kompānijas, veids dažādas inovācijas, tam līdzīgi, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti jaudīgi. Tātad kompānija, uz ko fokusēs, kompānijas fokus ir uz dažādu finanšu produktu piedāvājumu cilvēkiem, klientiem saistībā ar finanšu tirgiem. Vai nu tas ir kripto, vai nu tas ir forex, akcijas, dažāda veida tirgos. Nu, un ir pieejama gan izglītība, gan dažādas grupas, kur tu vari iegūt trade idejas, investīcijas idejas, signāla grupas, AI, kas trade tavā vietā, investē tavā vietā, darbojās un tam līdzīgi. Bet ķeroties jādara pie produktiem klāt, tad pirmais noteikti, kas. Oh, okay. Tad vispār nedaudz pirms mēs pieejam pie produktiem, tad šie ir mūsu CEOs, CTO, jeb Technical Officer. Dabūt, laikam, pareizi. Tad CTO, galvenais, kurš visas tehniskās lietas pārvalda, abi brāļi, kas ir īstenībā ļoti, ļoti forši, un Moņs, CEOs, kompānijas vadītājs. Nu, lūk, bet tā tad, ne, šis mums nav interesanti, bet pirmais produkts, tad es vienmēr sadalu tos tādos 3 sektoros lielos. Pirmais sektors ir VAU platforma. Ļauj man parādīt, šo vispār VAU platformu, kas tāds ir un kāds strādā. Bet īsumā par VAU platformu. Vau platforma ir vieta, kur tu nāc, iegūst zināšanas pats, nevis izmanto kaut kādu veidu produktu, bet reāli nāc mācīties no dažādiem pasniedzējiem, dažādos līmeņos, dažādās valodās, dažādos veidos, par dažādām sistēmām. Tiešām ļoti, ļoti plašs spektrs ir. Tā, ļauj man to parādīšu. Par cik arī šodien runāju tev latviski, iziesim arī cauri latviešu sadaļai, tad daudz valodās ir viss pieejams, kas ir pirmkārt ļoti, ļoti forši. Tātad izglītības platforma nāc iegūst zināšanas par tradingu, finanšu pasauli, kripto, visu mācīties. Kas ir ļoti, ļoti forši, tagad startēs, tu varēsi izveidot tā kā savu to, teiksim, ceļu, jeb rekomendāciju, kam tev iet cauri un kā, kāpēc. No, sorry, tas ir angliski jādara. Tā, tad, pieņemsim, mēs angliski startējam, vai ne? Tas, ko tu vari izdarīt, ir, pieņemsim, iegūt savu rekomendāciju, jeb tā kā personalizēt, teiksim, pieeju tavam mācībam ceļam. Pieņemsim, uzspiesim šeit. Tev interesē, pieņemsim, akcijas, vai ne? Un tu esi advancēts tajā. Un tas, ko tu vēlēsies, ir nomainīt karjeras, pieņemsim. Un tas, kas notiks, tu saspēdi 2 sekundīs padomās, un tas, kas notiks, uh, tev izmetīs, teiksim, tā ceļu, kā tu vari mācīties, kur, kā, kāpēc. No kā, vai ne? Visus video, ekspertus, kam sekot, un tam līdzīgi, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti spēcīgi un interesanti, ka tu vari, jā, pielāgot to savām interesēm. Bet par pašu valdu platformu vēl nedaudz paturpinot, tad, kā jau minēju, daudzas lietas, kas notiek. Tātad, iepriekš ierakstīt video gan kursa formātā, gan vienkārši trading pamatu veidā. Un, tā līdzīgi, piemēram, šeit ir sākam ar Forex basiciem kaut kādiem, vai ne, un tam līdzīgi, un tālāk jau kustamies priekš, kas ir ļoti forši, ka ir dažādi veidi live sesijas ar dažādiem pasniedzējiem, dažādās valodās, kā jau minēju, un tam līdzīgi. Nu, lūk, šeit ir mēs, ko es angliski vadu, tās ir SMC trading sesijas, jeb mācu cilvēkiem sistēmu, kuru reāli pats treidoju, darbojos, ņemos, mēs reāli ejam iekšā, nevis paredzu, kāds izskatās, varam vaļā čartus, ejam iekšā, skatāmies, pētam, vai ne, un tam līdzīgi. Tas, manuprāt, ļoti, ļoti forši. Un, jā, ir live chats pieejams un tam līdzīgi. Tā kā, jā, rekur Latvijas, pieņemsim Latvijas, ko mēs skatāmies tīri. Latviski mēs reāli ejam cauri tikai kripto. Latviski mēs ejam tad cauri tikai un vienīgi kripto. Uh, Šobrīd, jā, tad latviešu vispār kripto, vai ne? Pamatiņi, gan kaut kāds potenciāli interesants iespējas, kur investēt, gan vispār, kas notiek tirgu, kāda ir tā situācija, vai ne? Ejam cauri, pētam projektus, skatāmies un tam līdzīgi. Tā kā, manuprāt, ļoti, ļoti forša un interesanta iespēja vienkārši, lai tu varētu labi sākt mācīties, manuprāt. Bet ejot tā, kustoties tālāk, tā, sekundīti, kur man pazuda prezentācija?
Ok, viss kārtībā. Tā, ejot atpakaļ, čik. Čik tā vienkārši pa ekrānam man jāmētājas tā. Nākamais, tālāk izdomāju par WoW platformu, tāda ir WoW platforma, jeb World of Wisdom, tāds saīsinājums. Nu, lūk, tālāk, trīs dažādi veidi aplikācijas, kas ir pieejamas pirmkārt gan App Store, gan Playweikalā pilnīgi visiem klientiem. Tad trīs aplikācijas, kurās tiek sūtītas šīs trade idejas, investīciju idejas un tā līdzīgi, kur tur vienkārši sākumā, kamēr tu varbūt pats neesi tik pieredzējis, kopēt ekspertu idejas, mācīties no viņiem un tam līdzīgi, un izmantot, un potenciāli varbūt kaut ko pat nopelnīt. Bet jāatrada Shift, Titāna, Relic. Shift priekš Forexa, Titāna priekš indeksiem un zelta, un Relics priekš kripto. Ļoti vienkārši nāc, izmanto, priecājies. Nu, lūk, bet tas ir tāds, teiksim, otrais sektors, ko es vienmēr zinu, un trešais. Saulēs ēdiens, kāpēc vispār mēs šeit lielākoties esam, kas tas lielākais fokus un tas spēli mainošais produkts, tas ir SageMasters, jeb mūsu AI automatizācija, kur tu vari tiešām daudz un dikti darīt, nevis dalīt. Un iesim īstenībā es tev parādīšu, kā tas izskatās. Viss neuzlai to labāka ideja par to visu. Vienīgais, ko es uzreiz varu pateikt, ir, mēs te varētu sēdēt tiešām ilgi, tad, tiešām, tā kā tiešām ilgi un skatīties un tam līdzīgi, bet, ja es to nevaru parādīšu vispār kāds izstāsts. Pirmkārt, kas ir forši? Savienot ar jebkuru, principā, no lielākajām platformām, biržām var, un vienmēr cilvēkiem ir bail par to, ka, man tur sava nauda kaut kur jāskaita, UTT. Nē. Tev ir tava nauda tavā Binance vai Bybit vai Coinbase vai Krakenā biržā, vai ne? Un te ir SageMasters. Viss, ko tu dari, ir izveidot tādu tiltuņu, jau sadarbības ar šīm divām vietām, un SageMasters var vienkārši darboties ar līdzekļiem no tava Binance konta, ar kuriem tu esi viņam atļauts darboties ar cik lielu summu, un tas arī ir viss. Un tas ir viss, kas notiek. Nu, lūk, tātad to mēs izdarām ar API keys palīdzību, savienojumu, visas savienošanas, viss tiek parādīts, pastāstīts, vai ne? Var arī demo konts atvērt sākumā, kas, manuprāt, ļoti, ļoti forši. Nu, lūk, tālāk, kādi vispār ir stratēģiju veidi tam līdzīgi? Ir tiešām, kā jau minēju, varam strādāt ilgi, runāt ilgi, dikti un neizstāstīt ne lielāko daļu. Tāpēc tā ļoti vienkāršot. Pirmais ir variants AI basketi, jeb dažādi grozi, kurus salikts kriptovalūtas pēc dažādām iezīmēm, kurās mēs varam investēt ilgtermiņā, un tad AI mūsu vietā ar viņām darbojās vienkārši. Vislabāk performojošais baskets pēdējā gada laikā mums ir kripto blue chips stock. Kripto blue chips sektors, kur ir iekšā Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana un XRP, principā lielākās monētas, kurš tiek aktīvi treidos. Te mēs varam redzēt, kāda ir kapitāla alokācija pa katru monētu, un kas ir forši, pieņemsim, saucamies ne backtest, bet backtest feature, ka mēs varam ierakstīt, pieņemsim, mēs 3000 pirms gada būtu startējuši šajā basketā, šodien būtu 7400, jeb 147% peļņa. Tas ir viens no sektoriem. Protams, ir daudz dažādas stratēģijas, un ne visi spēlē tik labi kā kura, tāpēc jāmāk izvēlēties pareizā. Nu, lūk, tālāk ir, ja tu esi nedaudz varbūt tās advancētāks, saprotošāks šajā industrijā un tam līdzīgi, tad varam izmantot AI gridus. AI gridus ir kaut kas, kur, ja piemēram, AI baskatos paņem kaut ko gatavu, AI gridos tu izveido kaut ko pats savu nedaudz. Teiksim tā, nu, lūk, AI gridos tas, ko tu dari, ir, es vēl neesmu savienojis vispār savu demo kontu. Bet labi, nekas tas nav svarīgi. Es vienkārši rādu savu demo kontu, iziesim tā virspusīgi cauri. Bet ir, piemēram, čarts, un tu setapo, principā, savu stratēģiju uz kaut kādām valūtām, uz ko tu vēlēsies ar dažādiem saviem kritērijiem, un mēs tā arī palīdzam, protams, pēc ieskatiem. Bet, principā, tas, kas notiek, viņš vienkārši aktīvi treido šo valūtu, ko tu viņam esi izvēlējies. Nu, var saslēgt, protams, vairākas. Nu, lūk, un tad pēdējais vēl ir īsti traderi, kas arī darbojās kompānijā, un AI kopē viņa idejas un investīcijas kripto pasaulē, kas ļoti, ļoti forši. Katram no šiem pasniedzējiem ir dažādi veidi šie presets, presets, kur tu vari izvēlēties un startēt. Nu, pieņemsim, vislabākie, kas mums te ir, kas ir tāds, ko es vairāk pats izmantoju šo te 36% pēdējos 3 mēnešos, nav slikti. Darbojamies, pelna, strādā. Tā ir tā lielākā ideja. Nu, lūk, tāda, kā jau minēju, daudz dažādu virzienu, daudz dažādas lietas, ko darīt. Galvenie, jāsūt ar WoW platformu, nāc iegūst prasmes, aplikācijas, kur tu vari iegūt signālu idejas un darboties, un tad AI, kur tu vari darboties ar investīcijām un tādām lietām. Ja tu esi cilvēks, kas varbūt kaut nedaudz ir interesēts šajā, kā gudri investēt, varbūt nedaudz vienkāršāk atvieglot savu ikdienu, tad droši sazinies ar mani. 4 mēnešus nesmu jauns cilvēks uzņemts, gan fokusējies vairāk uz pasniegšanas pusi, iesaisties tajā lomā nedaudz, bet šobrīd esmu atkal aktīvs tāds uzņemts cilvēks viņas komandā, tāpēc, ja vēlies, droši sazinies ar mani no turienes, kur tu man atradi šobrīd, un
startējam. Aiziet.